Kas ir svarīgāks – teicējs vai sakāmais? Vieglāk, protams, kad teicējs identificē kādu kā savējo un klausies tīkamos tekstus, jo tie tak ir taisnīgi. Savējais tekšs nemelos. Tad vēl identificē svešo. Uzreiz skaidrs, ka tas melo, kādu negantu lietu izdomāja. Un pārbaudīt neko nevajag. Savējais stāsta taisnību, svešais melo. Ja svarīgākais būtu sakāmais, tad būtu grūtāk. Katru reizi būtu jautājumi jāuzdod, fakti jāpārbauda, kritiski jāvērtē un loģiski jādomā. Liels enerģijas patēriņš un laika nosišana. Tāpēc turpina klausīties savējo no sava burbuļa, neanalizējot, ko runā, un uzskatām, ka esam zinošākie un pareizākie. Kur tas noved, varam ziņās izlasīt.